Esiet sveicināti pēdējā sērijā, kas attiecās uz 5 pamatelementiem, un šajā noslēdzošajā 5 pamatelementu sērijā mēs parunāsim par akašu. Akašs jeb ēters, jeb telpa. Ja, pats svarīgākais, pats smalkākais no visiem 5 pamatelementiem, tāds īsti labi netulkojās uz latviešu valodu no sanskrita, no jogas valodas, ja? Bet vistuvākais apzīmējums, kā jau teicu, ir ēters, jeb smalkais gaiss, jeb telpa. Ja? Tātad gaiss nav visur, visumā ir vieta, kur gaisa nav, bet telpa ir visumā. Telpa ir visums. Ja? Tā kā akašs ir visur. Kā stiprināt sevi akaša elementu un ko mums dod šī elementa aktivizācija mūsos, ja? Tad tā mums dod tādu kā papildus auru, bet tā aura nav redzama, viņi ir sajūtama, un šiem cilvēkiem, kuriem dominē akaša elements, viņi parasti vienmēr tiek pamanīti, viņi bieži ir klusi, nerunīgi, bet viņi ienākot telpā, uzreiz telpā kaut kas mainās, un šī cilvēka klātesamība ir sajūtama, tie harizmātiski cilvēki, tie ir cilvēki, kas spēja uzrunāt, cilvēki, kas spēja tikt sadzirdēti un uzklausīti. Ja? Tādi ir akaša cilvēki. Ja? Un šo kvalitāti mēs arī varam sevi stiprināt ar atbilstošo rokas mudru. Akašam atbilst vidējais pirksts, un savienojot to ar īkšķa galu, šādi, abām rokām vienādi, turot uz ceļgaliem, meditācijas pozā, kādu brītiņu pameditējot, padomājot par akašu, par telpu, kosmisko telpu, savu telpu. Ja mēs varam šo elementu lielā mērā līdzsvarot, ar šo mudru mēs varam pastiprināt akašu, ar īkšķi pieskaroties rādītāju pirksta pamatnē. Mēs sanāk mums šāds žests, varbūt mazliet mulsinošs, un ar īkšķi nospiežot šo video pirkstu, mēs varam mazināt akaša elementa iedarbību. Ja, tā kā mēs varam strādāt ar šiem 5 elementiem, un jogi, ļoti daudz jogi to arī nodarbojās. Jūs sekojat līdzi Sadguru video, tad jūs redzēsiet, ka viņš vienmēr ar rokām darbojās, ar pirkstiem veids visādas, teiksim tā, manevrus un kustības, ja, viņš aktivizē šos 5 elementus ar šo te pirkstu kustības palīdzību. Ja. Tagad jūs arī ziniet, kā strādāt ar 5 pamatelementiem. Visas 5 pamatelementus esam apskatījuši, mudras esmu parādījis, un uz tikšanos kādā citā video. Un šāntī visu gaišu!